Labrīt, darbie skatītāji! Liels paldies visiem, kas ir pieslēgušies online un visiem tiem arī, kas skatīsies ierakstu mūsu mājaslapā pēc šī webināra. Mani sauc Mārtiņš Jurjāns un joprojām pārstāvu uzņēmumu Primend. Regulāri, tie, kas varbūt pirmo reizi, regulāri veidojam dažādu veidu webinārus saistītus ar tehnoloģijām. Un pēdējā laikā noteikti daudz esam runājuši par IT drošību. Ļoti lielā ietekmē dēļ jaunā kiberdrošības likuma un regulas no Eiropas Savienības. Un arī otra tēma, kas varbūt pēdējā laikā nedaudz ir ieņēmusi otro vietu, bet ir mākslīgā intelekta rīki, tā skaitā Microsoft Copilot. Un šodien ir tā diena, kad es teiktu, mēs apvienojam abas šīs tēmas vienā. Un sīkāk arī pastāstīšu kādēļ. Bet pirms tam tie, kas varbūt pirmo reizi ir pieslēgušies pie mūsu webināra, tad viens slaids arī drusku par mums, kas mēs esam. Mēs esam IT pakalpojumu sniedzējs visās 3 Baltijas valstīs. Strādājam tieši ar mazo vidējo biznesu Latvijā un arī pārējās valstīs. Esam Microsoft partneri, ļoti strateģiski esam izvēlējušies šo partneri, uz kuru bāzējam arī lielāko daļu mūsu risinājumus un pakalpojumus, un esam arī ISO 27001 un 9001 certificēti. Tikko gājām, tūlīt sāksies arī resertifikācija, mums tikko bija iekšējais audits, tā kā esam gatavi arī nākamajam gadam. Un kādēļ pieminu ISO, jo, protams, ka daudzas kontrolas un daudzas tēmas, par kurām mēs runājam, mēs esam ieviesuši arī paši un esam ieviesuši arī pie mūsu klientiem, tādēļ arī veidojam šos webinārus, kur dalamies ar mūsu pieredzi, kā tas strādā, kas nestrādā, varbūt, lai citi mācītos arī no kādām mūsu kļūdām. Bet daži varbūt slaidi sākumā par to, kāpēc mēs vispār runājam par IT drošību, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, jo daudz noteikti esam dzirdējuši, kādu labumu mums var sniegt mākslīgais intelekts. Tad šie rīki mēs varam strādāt varbūt produktīvāk, dažādus uzdevumus paveikt daudz ātrāk. Tāpat arī mēs, protams, ka varam veidot arī šos pielāgotos virtuālos asistentus un sasniegt kaut kādus savus biznesa mērķus daudz labāk. Bet, ja mēs runājam par šo te ieviešanas, ja sākotnējo posmu, kad mēs vispār sākam šīs domas vispār ieviest mākslīgā intelekta rīkus, es domāju, ka ir viena ļoti, ļoti būtiska sastāvdaļa. Tie, kas IT nozarē ir ilgi, varbūt ir dzirdējuši šo te definīciju kā shadow IT. Tātad tā IT daļa, ko IT mūsu komanda, jeb ārpakalpojumi sniedzējs nepārvalda. Jo klasiski tātad, mēs esam varbūt pieraduši, ka tas process, kad mēs iegādājamies kaut kādus IT rīkus, ir kaut kāds iepirkuma process, tad tur iegādājas kaut kādas licences, IT pakalpojumu sniedzējs, viņas tur izplata uz kaut kādām darba stacijām vai serveriem, kur tas ir nepieciešams, un darbinieki viņas sāk izmantot. Tad tā shadow IT stādaļa tieši tie rīki, ko darbinieki citreiz iegādājas paši, tad ir kaut kāda maksas rīka, ko mēs varam reģistrēt vienkārši savus personīgo kaut kādu kredītkarti vai maksājumu veidus un iegādāties rīkus paši. Un otra sadaļa, protams, arī daudz šie bezmaksas rīki. Bet kādēļ šī shadow IT, jeb shadow AI jau mūsdienās viņi varētu saukt, kādēļ tas ir tik būtiski, jo darbinieki arī bieži vien
izmanto korporatīvo informāciju, komerci informāciju, vienalga, vai tie ir mūsu klienti dati, partneru dati, mūsu iekšējie kaut kādas procedūras un tam līdzīgi, un tad izmanto šos rīkus, lai apstrādātu šo informāciju. Bieži vien IT nemaz nav iespējas, vai viņi, teiksim, tā nekontrolē šo šīs datu noplūdes. Protams, ir vairāki veidi, kā to ierobežot, un par to arī tad šodien stāstīsim sīkāk. Bet vēl varbūt no mūsu pieredzes, kur mēs redzam, kur ir tie scenāriji, teiksim tā, kuros brīžos rodās šīs datu noplūdes, ja, tad uzņēmumi, kuriem ir sava izstrādes komanda, ja, tad vai ir īstenībā, tas varbūt ārpakalpojumu komanda, bieži vien izmanto mākslīgā intelekta rīkus, lai pārbaudītu, testētu savu kodu, arī citreiz arī prasa šo kodu, tad kopē šo kodu kādā mākslīgā intelekta rīkā, un šis kods varbūt iespējams ir kaut kāds uzņēmuma kaut kādas īpašuma tiesības un kaut kāda komerci, kā es saku, ierobežojušie faktori, kas šo te aizliegtu. Tāpat arī mēs redzam, ka citreiz ir kaut kādi lielāki apjomi ar kaut kādi lielāki Exceļi, kurā mums ir kaut kāda klienta data vai personas dati, ja, kur varbūt kaut kādi e-pasti, vārdi, uzvārdi, adreses, telefona numuri un tam līdzīgi. Ja, tad tā doma ir, ka mēs apstrādāsim vai jautāsim kaut kādus šim mākslīgā intelekta rīkam, jautāsim kaut kādu analīzi veikt, lai vienkāršāk šo datu apstrādi veikt, bet, kā es jau teicu, šis noteikti ir arī datu noplūdes scenārijs. Tāpat arī redzam, ka citreiz mums ir kaut kāds lielāki dokumenti, sarežģītāks, kaut kādi strateģiskie plāni, un cilvēks pēc dabas ir slinks, un tad, protams, kā mākslīgā intelekta rīki var palīdzēt, un ja mums nav kaut kādas procedūras vai konkrēti rīki, kurus mēs esam darbiniekiem noteikuši izmantot šādos scenārijos, tad, protams, viņi meklē kaut kādus atkal savus šos rīkus, un tad viņi var atkal augšuplādēt arī, piemēram, kaut kādu sensitīvu informāciju, piemēram, kaut kādus sanāksmu protokolus vai citu veidu kaut kādu dokumentus, kurā atkal var būt sensitīva informācija. Un jautājums, kas tālāk notiek ar šiem te datiem, kad mēs viņus aplaudām, augšuplādējam kaut kādam trešo pušu rīkām. Un arī esam redzējuši, kur dažādas līguma projekta daļas prasa pārrakstīt, varbūt vai dot kaut kādus ieteikumus. Esam redzējuši arī specializētus rīkus tieši juridisko pakalpojumu sniedzējiem, advokātiem, juristiem, kur viņi palīdz veidot šos te dokumentus, pamatojoties kaut kādiem iepriekšējo veidotiem dokumentiem, vai arī vienkārši prasa kaut kādi ieteikumus, lai tas šis mākslīgā intelekta rīks palīdz viņiem uzrakstīt kādu varbūt līguma daļu. Bet, katrā ziņā, atkal kopējot šo te informāciju, tā skaitā arī finanšu datus, piemēram, arī atkal prasīt kaut kādu sīkāku analīzi. Protams, ka tas atkal var novest pie datu noplūdēm. Varbūt, lai tas Latvijā, gan es teiktu, daudz atkal par to nerunā, un tādēļ tie piemēri, varbūt, kurus šodien pieminēšu, nebūs no Latvijas. Bet, protams, ka viens no tādiem pēdējā laika, kas bija laikam šī gada februārī, šī te datu noplūde, kas bija reģistrēta šim te DeepSeek rīkam, tad DeepSeek, tie, kas varbūt nav dzirdējuši, ir salīdzinoši jauns mākslīgā intelekta rīks, kas tā kā konkurē šobrīd ar ChatGPT principā. Un radīt, ja nemaldos, bija Ķīnā, un tur arī vēl citi jautājumi saistībā ar šo konkrēto rīku, bet tad fakts kā tāds, ka tika atrast ievainojamība, kas ļauj principā tikt klāt pie vairāk kā miljonus dažādiem sensitīviem ierakstiem.
Līdz ar to, ja tie cilvēki, varbūt, kas izmantoja DeepSeek šajā laikā, vai teiksim, viens ir, teiksim, kādām personīgām vajadzībām, otrs noteikti ir darbu komercinformācijas atjaunošanai, tad, principā, tur mēs jau redzam, ka tur var būt kaut kāda potenciāla datu noplūdes, bet, protams, tas var notikt ar jebkuru rīku. Jā, tad kā jebkurš, es teiktu, mākoņu pakalpojums un jebkurš cits rīks, neviena IT sistēma nav perfekta, tā kā tas var notikt arī ar citiem rīkiem, bet, skaidrs, ka tas var notikt arī ar mākslīgā intelekta rīkiem, un vispār, ja mēs skatāmies kopsumā, tad Gartner ir šis te uzņēmums, organizācija, kas veic dažāda veida analīzes tirgū, kas notiek par dažādām tendencēm. Un, to, ko viņi publicēja, ir arī šī gada februārī, ka viņi paredz, ka līdz 27. gada, līdz 27. gadam, tad pavisam drīz tuvākajā laikā, pāris gadu laikā, mēs redzēsim, ka aptuveni 40% šo datu noplūžu būs tieši saistībā ar šo generatīvu AI rīku, teiksim tā, nepareizu izmantošanu. Jā. Un, principā, šobrīd arī Gartner ir izpētījis, ka mazi uzņēmumi reāli ir ieviesuši kaut kādas kontrolas, lai minimizētu šos te riskus. Un tad mums ir daudz vēl piemēri, kur, teiksim, tas pats Samsung un Amazon stāsts, kur viņi redzēja, ka teiksim, šie te mākslīgā intelekta rīki, viņi sāk dot atbildēs informāciju, kas skaidri redzams, ka ir iegūta, teiksim, ka darbinieki apklādē kaut kādus iekšējos dokumentus, sensitīvo informāciju, un principā šis te valodas modelis ir apmācīts jau ar šo te informāciju, tādēļ dod arī, principā, kuram publiskam cilvēkam, kas jautā saistītos jautājumus, šīs te atbildes. Tāpēc, un tas, ko es varbūt izlaidu vienu soli iepriekš pieminēt, ka 50 līdz 70% cilvēku izmanto tieši bezmaksas šos te rīkus, kas ir pieejami. Un tas nozīmē to, ka pārstāv vismaz šie te bezmaksas rīki pēc noklusējuma viņi ir apmāca savu šo te valodas modeli ar informāciju, kādu mēs dodam šajos te promptos. Un tad, ja mēs pievienojam dažādu informāciju, dažādus dokumentus, tabulas un cita veida datus, tad, principā, šis te modelis šo informāciju uzkrāja, un tā doma ir, lai sniegtu precīzākas atbildes, bet, protams, ja mēs tur esam iedevuši kaut kādu komerci informāciju, tad tā atkal ir datu noplūde. Tā kā, noteikti, varbūt, kā es teicu, Latvijā vai Baltijā mēs neesam vēl redzējuši tādus ļoti skaļus gadījumus, kur šādā veidā dati tika noplūsti, bet tas nenozīmē, ka viņi nav notikuši vai ka tas nenotiek. Un noteikti katrā uzņēmumā tie, kas plāno ieviest šo te kaut kādus mākslīgā intelekta rīkus, noteikti svarīgi ir pārdomāt šo stratēģiju, kā tad mēs parūpēsimies par to, lai minimizētu šos riskus. Lūk, un kas tad ir tie veidi, kā to darīt? Un pirmais, es teiktu, kas ir varbūt arī tāds laikietilpīgākais un varbūt sarežģītākais, ir divu galveno lietu kombinācija, tad iekšējā, teiksim, tāda noteikumi, jeb iekšējā politika darbiniekiem, kā arī apmācības, kurā mēs skaidrojam cilvēkiem, ko drīkst, ko nedrīkst darīt. Par to arī par visiem no šiem 3 punktiem iesim arī tūlīt arī dziļāk, bet noteikti arī nekur nepazūd mūsu jau klasiskās drošības kontrolas, kuras mēs jau izmantojam, un tad runāsim arī drusku par kaut kādām specifiskām drošības kontrolēm. Mēs runājam tieši par Microsoft Copilot izmantošanu, piemēram, uzņēmumā, tad arī šeit ir ieteikumi no mūsu puses, no mūsu kolēģiem, ko viņi ir sagatavojuši, par ko būtu jāpadomā. Tad drošības politika, šis pirmais punkts, un noteikti, ka daudziem no jums jau,
plašākā vai mazākā mērogā ir šī drošības politika. Nu, un ja mēs uzņēmumā plānojam ieviest šos mākslīgā intelekta rīkus, tad noteikti tā ir jāpapildina arī ar šo mākslīgā intelekta izmantošanu un jāuzliek uz šo arī uzsvars. Nu, principā tie jautājumi, kurus mums ir jānosedz, ir tad kādus rīkus mēs ļaujam un varbūt arī aizliedzam izmantot. Un kāds ir arī svarīgi, kāds ir šis nolūks, tad kādus datus mēs aizliedzam kopēt iekš šiem mākslīgā intelekta rīkiem. Mums ir arī veidi, protams, kā kontrolēt šos tā kā praktiski kontrolēt šo informāciju, bet noteikti būtu svarīgi arī izglītot šos darbiniekus un iedot šo skaidrus nosacījumus, kā tad mēs paredzam, ja ekspektējam, kā šie cilvēki strādās un ko viņi izmantos. Jo, bieži vien mēs pieņemam, ka darbinieki šo informāciju tā kā izprot un saprot, bet skaidrs, ka katram cilvēkam mums ir cita šī vēsture, teiksim tā, un katrs mēs nākam ar savu kaut kādu bagāžu. Citam viņi ir vairāk vērsti varbūt uz IT drošību, citam mazāk. Tā kā noteikti katrā uzņēmumā jābūt skaidriem šiem iekšējiem noteikumiem, ko mēs ļaujam vai neļaujam darīt ar šiem mākslīgā intelekta rīkiem. Un tad, protams, ir jābūt arī regulārām šīm apmācībām. Tas, ko saka NIS2, bet arī mēs redzam, ka tā ir noteikti visefektīvākais veids, kad mums ir šis integrācijas, jeb onboarding, jeb darbā ieviešanas process, tad, principā, ir uzņēmumi, kas nedod piekļuvu pat pie kaut kādām iekšējām sistēmām, kamēr nav iziet konkrēta procedūra, jeb apmācības, varbūt iziet arī kaut kādi testi. Bet tik un tā, es teiktu, reizes gadā ir svarīgi veidot šīs arī apmācības, kurā noteikti atsvaidina šo informāciju, noteikti ir bijuši kaut kādas izmaiņas, uzsvari, kā piemēram šobrīd mākslīgā intelekta izmantošana. Un, protams, ja ir noticis arī kaut kāds incidents un uzņēmumā ir atklāt kāda datu noplūde vai kas tam līdzīgs, tad, protams, arī tajā brīdī ieteikums no mūsu puses noteikti veikt arī šī varbūt, cik drīkst, protams, atklāt, bet incidenta iemeslus, sekas un kā tad nākotnē izvairīties no šāda veida situācijām. Tā kā, kāpēc es teicu, ka tas varbūt vissarežģītākais, protams, ka darbinieku apmācības ir, tāds vienreizēja lieta, drīzāk kā vienreizējs pasākums, tas nestrādās, tad noteikti jābūt ir uzņēmumu kultūrā, ieintegrētai lietai un noteikti regulārai lietai un ieplānotai lietai uz priekšu, lai mēs sasniegtu to vēlamo efektu. To, ko mēs redzam, tie uzņēmumi, kas neveic vispār nekādu veidu apmācības, tur šie pikšķerēšanas, mēs veicam arī šos pikšķerēšanas testus uzņēmumos, un tur mēs redzam, ka tur ir citreiz pat 40-50% cilvēku, kas klikšķina uz šīm saitēm, un arī kaut kādi 5-10%, kas arī vada šos savas šīs paroles šajos uzbrukumos, bet, protams, kā arī mēs runājam par mākslīgo intelektu, tad arī šeit noteikti ir jābūt, kā es teicu, apmācībām, un arī šeit mēs varam veikt dažādu veidu testus. Tā kā noteikti regulāras un jāpapildina arī šīs iekšējās politikas un noteikumi mūsu darbiniekiem, lai viņiem ir skaidri noteikumi. Tas vienmēr ir jauki. Un tad drusku parunāsim par tām pamatdrošības, šiem ieteikumiem no mūsu puses. Noteikti neviens nav atcēlis un noteikti arvien lielāks uzsvars uz šo divfaktoru autentifikāciju. Un, jo īpaši, teiksim, mēs runājam kaut kādiem šiem privileģētajiem kontiem, tad, ja mums ir kaut kāda administratora tiesības vai tiesības veikt kaut kādas īpašas, teiksim, privileģētas darbības uzņēmumā kaut kādās sistēmās, tad pat padomāt varbūt, ka iespējams nepietiek ar šo autentifikācijas aplikāciju un ieteikums no mūsu puses noteikti tādiem svarīgākajiem kontiem ir izmantot šos
šos te USB, teiksim, tokenus, kas ir fiziski iekārti, kuru pievienojot datorā, tikai mēs varam autentificēties, jo tā kā šī te piekļuves stāsts nekur nav pazudis, un arī šie te piekļuves noteikumi, kas ir saucamie Microsoft vidē conditional access, tad kāda iekārta no kādām, IP adresēm, kādu informāciju var iegūt. Jā. Tad, kā viens piemērs, visklasiskākais piemērs mums ir, ka teiksim, no darba datoriem pieslēdoties no citām IP adresēm, piemēram, mums prasa šo arī divfaktoru autentifikāciju, un ja mēs, piemēram, vēlamies pieslēgties no privātās ierīces, kas nav IT pārvaldībā, tad mēs to nevaram vai nu vispār izdarīt, vai arī mēs varam tikai apskatīt datus, kaut kādus dokumentus, mēs viņus nevaram lejupielādēt un veikt kaut kādas citas darbības, lai atkal minimizētu šo te datu noplūdu. Tā kā tie conditional access ir daudz un dažādi, kā es jau minēju, saistībā ar IP adresēm, no kurienes mēs varam pieslēgties no iekārtām, un arī, protams, kaut kādas aizdomīgas darbības, ja mēs redzam saistībā ar šo te kontu vai identitāti, ja tiksim vairākas reizes nepareizi ievadīta šī te parola, tad noteikti arī jāskatās, iespējams, jāieslēdz šī te politika, mēs šādus te mēģinājumus bloķējam. Un tad cilvēkam ir jāsazinās ar IT komandai, lai atjaunotu piekļuvi. Ļoti būtiski ir šī audit failu uzkrāšana, žurnāla failu uzkrāšana un analīze. Arī par šo runā iniciatīvi, bet, kā mēs redzam, šī ir ļoti būtiska sastāvdaļa, ja mēs, teiksim, tajā brīdī, kad notiek šis incidents vai kad mums ir kaut kāda datu noplūde, šis ir vienīgais tāds reālais veids, kā mēs varam izmeklēt, vispār saprast, kas tad ir noticis, kādi dati ir ietekmēti, kuri darbinieki varbūt ir ietekmēti. Ja, tā kā, atkal šeit varbūt tāds praktisks piemērs, ja, nezinu, tas varbūt kaut kāds iekšējais darbinieks, varbūt, kas iet prom no uzņēmuma un izdomā, ka viņš varbūt nokopēs kaut kādu informāciju, kaut kādus dokumentus no SharePoint vai no CRM, kaut kādu klientu informāciju vai tam līdzīgi. Ja. Tā kā, piemēram, arī mūsu gadījumā, ja, to visu mēs uzreiz redzam, mums ir attiecīgie paziņojumi, mēs reaģējam uz šādiem te, mēs varam reaģēt uz šādiem te gadījumiem ļoti, ļoti operatīvi. Un, protams, ja arī noticis ir šīs te kiberuzbrukums, tad šie te audit faili arī palīdz, kā es teicu, izanalizēt, kuras iekārtas ir ietekmētas vai viens vai otrs, nezinu, piemēram, šifrēšanas vīrus ir izplatījies vēl uz kādiem citiem datoriem vai serveriem, un attiecīgi mēs to izmeklēšanu varam veikt daudz ātrāk. Praktiski bez šādiem rīkiem, es teiktu, tā izmeklēšana ir ļoti sarežģīta. Datu klasifikācija, par kuru runāsim arī tūlīt tālāk jau pie specializētiem, teiksim, risinājumiem, mēs runājam par mākslīgo intelektu. Datu piekļuvas tiesības ir ļoti svarīga lieta arī, par kuru runāsim drusku vēlāk, bet, protams, ka mēs redzam vēl joprojām daudz uzņēmumus, kuriem šī te datu piekļuve, teiksim, tāpat SharePoint dokumentu piekļuve netiek veidota, teiksim, pēc grupām, dod atsevišķi kaut kādas tiesības, līdz ar to tas nav, teiksim, tā pārvaldīts process, un tur var būt dažādi brīnumi, par kuriem mēs tūlīt arī parunāsim. Iekārtu pārvaldība arī, ko es jau drusku pieminēju pie šiem conditional access, bet skaidrs, ka ja mums ir arī, teiksim, datoriekārta, laptopi, un citas iekārtas, noteikti nedrīkst aizmirst arī par mobīlajām iekārtām. Mūsdienās es teiktu, reti kurā uzņēmumā visdrīzāk neizmanto mobilās iekārtas priekš kādu datu, teiksim, uzņēmumu datu apstrādes, vai tie ir e-pasti, vai tie ir kaut kādi citi dokumenti. Kas ir tas varbūt izaicinājums bieži vien, ko mēs redzam, ka šīs iekārtas, mobilās iekārtas nevienmēr ir, teiksim, uzņēmuma īpašumā, ja tas citreiz ir kaut kāda kompensācija par to, teiksim, tās īpašuma tiesības, teiksim, tā ir tā kā dalīts, vai arī pat tā iekārta pieder pilnībā darbiniekam.
Un šis ir tas scenārijs, kur mēs iesakām izmantot nevis visu iekārtu pārvaldīt, teiksim, pilnīgi visas aplikācijas, kas mums ir arī, teiksim, privātā informācija, bet pārvaldīt tikai šīs te darba lietotnes, tātad, kas mums varētu būt jau pieminētais Outlooks, OneDrive, nezinu, Teams, varbūt jums ir kāda specifiska vēl uzņēmuma aplikācija, ko jūs izmantojat, kā pārvaldam tikai šīs te, pārvaldam šos uzņēmumu datus, neļaujam arī kopēt uzņēmumu datus uz kādu privātu mākoņu pakalpojumu, kā Google Drive vai iCloud, kā arī neļaujam kopēt uz šos te failus uz šo te privāto iekārtas atmiņu. Tad šī te informācijas noplūde, kā mēs ierobežojam no šīm te mobilajām iekārtām, ko es jau uzsvēru bieži vien, tas ir tāds vājais punkts uzņēmumiem. Tad, protams, mums ir jābūt arī incidentu reaģēšanas risinājumiem un arī politikām, ko mēs darām, ja viens vai otrs incidents notiek, ar ko mēs sazinamies, kas ir incidenta, teiksim, vadītājs, kurš par to komunicē, kurš risina un protams, arī attiecīgie rīki ir nepieciešami, lai to risinātu. Komunikācijai noteikti ir jābūt, jo īpaši iekšējai komunikācijai jābūt šifrētai. Ja mēs runājam par, to pašu Microsoft Teams, noteikti ir jāieslēdz šī šifrētā komunikācija admin centrā. Ja mēs runājam par e-pastu, tad arī tur runāsim tālāk par datu klasifikāciju, bet arī tur mums ir iespēja, teiksim, tādu sensitīvus e-pastus, kurā mēs izsūtam varbūt kaut kādu sensitīvu informāciju. Mums ir iespēja šifrēt un ierobežot šo te kontroli, ierobežot šo te piekļuvi tikai konkrētiem cilvēkiem, kam tā ir domāta. Copilot grupas vadītājs, tad tā doma šim pēdējām punktam mums bija, tad ir jābūt, neejam uzreiz ar mākslīgo intelekta risinājumiem, rīkiem, varbūt uzreiz uzņēmumu līmenī, pilnīgi visā taisam testu grupu. IT pasaulē tā ir pieņemta prakse, arī ja mēs runājam par šiem drošības rīkiem, par, teiksim, datu klasifikāciju, vienmēr ir kaut kāds sākums, ar ko mēs sākam testējam, veicam pārbaudi, pielāgojam šīs te kontrolas pēc nepieciešamības, un tikai tad mēs ejam, plašākā pasaulē, un cilvēkiem dodam pilnībā izmantot šos rīkus. Tā kā daži tādi ieteikumi no mūsu puses, kas ir soļi, kas mūsuprāt ir mūsdienās tādi jau vispārīgi drošības ieteikumi, bet noteikti svarīgi arī jums runājam par mākslīgo intelektu. Un ja mēs runājam tieši par Microsoft 365 Copilot, tad, protams, viena no tām burvībām ir tā, ka Copilot spēj izmantot jau mūsu esošos uzņēmumu datus, šo te promptu un, teiksim, veidošanā. Mēs esam veidojuši arī iepriekš Copilot šos te webinārus, tā kā noteikti varat apskatīties arī iepriekš, bet, kā viens no tiem piemēriem, teiksim, man jāsagatavo kaut kāda prezentācija, pamatojoties varbūt uz kaut kādu iekšējo dokumentu vai, jebkuru citu Word dokumentu, kurš glabājās mums SharePointā. Un, principā cilvēki var veidot šos te promptus un prasīt dažādu veidu informāciju saistībā ar mūsu uzņēmumu, mūsu pakalpojumiem, kaut kādām iekšējām procedūrām. Un kas šeit ir ļoti, ļoti būtiski, ka cilvēkiem, darbiniekiem ir piekļūt tikai pie tās informācijas, kuriem viņiem ir nepieciešamība, teiksim. Un viens no veidiem, kā to kontrolēt, ir ierobežot šo te SharePoint saišu meklēšanu. Tad mums noteikti ir ļoti daudz dažādu SharePoint šīs lapas. Un, principā, katru reizi, kad mēs veidojam Microsoft Teams grupu, tad fonā tiek izveidot arī SharePoint vietne, kurā var tik glabāt dažādi dokumenti. Un svarīgi ir, ka, ja mēs veidojam šo te promptu Copilotā vai vienkārši arī meklējam SharePoint meklētājā kaut kādu informāciju, ka mēs ierobežojam tās saites, kurās tie cilvēki meklē to informāciju. Tad izveidojam mūsu tas ieteikums ir izveidot šo te SharePoint
vidus, teiksim, tādu tā kā whitelist sarakstu, ja tad noteikti mums ir kaut kāda iekšējā lapa, kurā mums ir aprakstīta varbūt informācija par mūsu šīm iekšējām politikām, par to, kā mēs, nezinu, tur dodamies atvaļinājumā, mums varbūt ir kaut kāda personāla rokas grāmata, ko sagatavojas HR komanda, un šāda informācija, šādas vietas noteikti mēs, teiksim, atļaujam. Savukārt, ja mums ir kaut kādas īpašas vietnes, kurās glabājās varbūt ļoti sensitīva informācija, tad tās vietnes mūsu ieteikums ir ņemt, teiksim, ārā, lai šis meklētājs tur viņus nedod šajos pieprasījumos. Jo īpaši, ja mēs zinām, ka, teiksim, tā tiesību kārtība grupas nav varbūt tādā perfektā kārtībā, ja, tad, ja mums ir varbūt izveidotas kaut kādas grupas, bet ir aizdomas, ka viņas varbūt nav, visas piekļuvas tiesības nav saliktas pilnīgi up to date, ja, nu tad noteikti tas var radīt arī kaut kādus atkal datu noplūdes scenārijus. Protams, ka, ja mēs runājam tieši par Copilot, tad īstenībā Copilot arī ir iebūvētas, kā viņas sauc, kā labās prakses, ja etiķetes, kaut kādi ierobežojumi, tad, ja mēs vienkārši prasīsim kādu cilvēku, piemēram, algu, ja, vai kaut kādu citu tādu sensitīvu informāciju, tad tādā tiešā veidā viņš mums nedos šo te atbildi, bet jebkurā gadījumā nekad mēs nezinām, kurā brīdī tā var būt uzņēmuma, varbūt kāda sensitīva informācija, tāpēc atļaujam operēt tikai ar tiem datiem, kuru mēs esam pārbaudījuši, varbūt kuri kārtībā šīs piekļuvas tiesības, un mēs zinām, ka tā informācija ir, viņu mēs varam izmantot, dot cilvēkiem izmantot. Lūk, un otra no tā lielā tēma ir latviski, diezgan grūti, taisot arī prezentāciju, pieminēšu varbūt tik pa laikam arī anglisko šos nosaukums, jo, manuprāt, latviski varbūt neskan tik labi, bet šie te latviski izdomāja vārdu marķēšana, ja, jeb šie te sensitivity labels, kā viņi saucās angliski. Tad tas ieteikums arī noteikti no mūsu puses ir izmantot, un tad Microsoft Purview portālā, jaunajā portālā šī sensitivity label, tiksim, darbs ar viņiem ir palicis, teikt, pat vēl vienkāršāks un pārskatāmāks. Nu, mūsu pirmais noteikti ieteikums šajā posmā ir saistībā ar šo te marķējumu, jeb labļu skaitu. Jā, mēs esam redzējuši uzņēmumus, kuri, teiksim, sākotnēji izveidot 5-6 dažādus labels, un principā cilvēkam, darbiniekam ir diezgan grūti saprast, kurā brīdī kādu dokumentu, ar kādu šo labelu viņam ir jāmarķē. Mūsu ieteikums ir izveidot šos labelus, noteikti arī skaidrot, kaut vai šajās pašās drošības IT apmācībās, ja, skaidrot, kurā brīdī kāds no šiem te labeliem ir jāizmanto. Noteikti tur es teiktu, jābūt varbūt arī kaut kādai iekšējai kārtībai, kur ir aprakstīti šie te ierobežojumi un kurā brīdī, kur izmantot. Un tad tā doma ir tāda, ka mēs šiem te dokumentiem, ja mēs rādām šos te kaut kādus dokumentus, mēs varam uzlikt šos te konkrētos marķējumus. Nu, piemēram, ja mums ir Excelis ar, nezinu, kaut kā šodien algas diena drīz tuvojas, varbūt tāpēc pieminu šo vairākas reizes, bet, piemēram, ja mums ir Excel saraksts ar kaut kādām algas izmaiņām vai kaut kāda algas budžeta, ja, tad mēs viņu liekam kā konfidenciāli, un attiecīgi konfidenciāls ir pieejams tikai kaut kādai konkrētai darbinieku grupai, piemēram, tikai tur vadības grupai, ja, vai tikai, piemēram, personāla nodaļai. Tā kā šāda veida šos te labels mēs varam veidot. Kas ir arī svarīgi, ka sākotnēji mūsu praksa rāda, ka mēs viņus publicējam, mēs viņus iedodam cilvēkiem viņus izmantot. Atkal mums ir apmācības, kurā ir, vai kaut kāda instrukcija, kā tad mēs viņus varam piešķirt. Ja mēs runājam par šo te Microsoft DLP risinājumiem, tad mums viņi ir iebūvēti jau mūsu, ikdienas aplikācijās.
kuras mēs izmantojam katru dienu, piemēram, Outlook, Word, Excel, PowerPoint un tā tālāk. Principā mums ir vienkārši poga, kur mums ir sensitivity. Mēs varam izvēlēties, kādu no šiem te marķējumiem, šiem dokumentam mēs izvēlamies un kādas būs šīs piekļuvas tiesības. Nu jā, bet tajā pirmajā brīdī, ko mēs parasti arī darām, mēs uzreiz neaizliedzam, bet labi, par to mēs parunāsim vēl drusku vēlāk, bet mēs varam uzreiz neaizliegt, teiksim, izsūtīt kaut kādu informāciju, bet mēs varam informēt darbinieks par to, ka, teiksim, mēs esam identificējuši, ka tur ir kaut kāda sensitīva informācija, bet par to varbūt parunāsim drusku nākamajā solī. Nu jā, un ja mums ir arī šī te E5 compliance licence, tad mēs varam arī automatizēti marķēt, ja veidot šīs te politikas, kur mēs, teiksim, ir kaut kādi konkrēti folderi, konkrēti varbūt SharePoint bibliotēkas, ja, kurām mēs uzliekam automatizēti kaut kāda veida marķējumus. Ja, teiksim, ka mums ir kaut kāds, varbūt kaut kāda mape, kas ir, nezinu, tur finanšu mape, ja, vai HR mape, kurai mēs automātiski uzliekam visiem dokumentiem kādu konkrētu marķējumu, lai, nu, teiksim, izvairītos no šīs te cilvēka varbūt kļūdas iespējamības, kur kāds varbūt nav uzlicis šo te marķējumu līdz galam. Jā, bet tā automātiskā marķēšana, kā es minēju, tā ir iekļauta jau vismaz E5 licencē. Nu, lūk, un tad, kad mums ir izveidoti šie marķējumi, mēs esam viņus saveidojuši, teiksim, uzlikuši uz konkrētiem dokumentiem, mapēm un tam līdzīgi, tad mēs varam sākt veidot arī šīs te DLP politikas, pretdatu noplūdes politikas, laikam tā būtu pareizāk teikt. Tad, jā, mēs varam pateikt, kādas sensitīva informācijas šīs kategorijas mēs izvēlamies un kādas mēs vēlamies šīs te, teiksim, reakcijas. Kā es jau minēju, viena no tām reakcijām, ka mēs vienkārši informējam, ka darbinieks šajā e-pastā, piemēram, izsūta kaut kādu personas informāciju, personas datus, un, teiksim, Outlookā, viņam izmetās reiz šis paziņojums, kuru arī mēs varam pielāgot, bet, teiksim, cilvēks varbūt neapzinoties to dara, un tikai tad, kad viņam parādās šis paziņojums, tad viņš saprot, ka šeit man ir jāizdomā kaut kāda datu šifrēšanas, teiksim, kāda drošāka datu apmaiņas veids. Vai arī, protams, mēs varam ierobežot šādu datu sūtīšanu vispār, un tad cilvēks drīzāk versīsies ID nodaļā ar prasību, kā tad šos datus viņš var nosūtīt, vai arī mums jau, kā es teicu, iepriekš ir jāapmāca, kā tad mēs sūtam šādus te sensitīvus datus. Kas ir būtiski arī šajā te Microsoft Purview portālā, mums ir diezgan daudz gatavs jau, teiksim, veidnes no Microsoft puses. Ja mēs runājam par, teiksim, tiem pašiem personas datiem, tad Latvijas vai tur Eiropas Savienību valstu personas kodi un cita veida, teiksim, šīs personas identificēšanas informācija mēs varam, mums nav pašiem jāveido šīs politikas, mēs varam piemērot jau Microsoft izveidotās. Un tagad arī es redzēju, izveidot arī NIS2, neesam vēl izpētījuši līdz galam, kas tur mums ir iekļauts, bet mēs varam veidot šo te compliance, teiksim, pārskatu par to, cik mēs atbilstam no šīs NIS2 direktīvas, cik kādā veidā šī te Microsoft 365 vide ir sakonfigurēta un kas ir varbūt tās lietas, kas vēl ir jāizdara. Un tad, kad un arī šo te Purview portālu noteikti mēs varam izmantot ne tikai, lai veidot šīs politikas, bet arī, lai atrastu šos datus, sensitīvos datus, ja, tad, lai mēs redzētu, kurā vietā mēs viņus vispār glabājam. Bieži vien tā situācija ir tāda, ka, varbūt ir kaut kāds Excel ar personas datiem, nezinu, pārdošanas nodaļā, lai gan tur varbūt viņam nevajadzētu būt, varbūt ir kaut kāds Excel vēl, nezinu, tur, klienta apkalpošanas nodaļā, lai gan atkal viņam tur varbūt nemaz nevajadzētu būt tādai informācijai. Tā kā mēs varam arī šādā veidā meklēt un pāraudzīt, kur tad tie dati atrodas un pievērst viņiem arī attiecīgo uzmanību.
Jā, nu, kā es jau minēju, mēs varam gan paziņot, gan bloķēt sūtītāju sūtīšanu, kā arī noteikti ir jāsako līdzi šīm politikām un iziet no tā, kā tad mums ir šis, teiksim, feedbacks no darbiniekiem, no uzņēmuma puses, no biznesa puses. Noteikti mums arī regulāri varbūt jāpielāgo un jāpārskata. Un, kā es teicu, varbūt nāk arī jauni kādi noteikumi no valsts vai Eiropas Savienības puses, tad arī noteikti skatāmies, kā mēs pielāgojam atkal savu šo iekšējo atbilstību. Šeit viena bilde, ko es ieliku saistībā ar šo te purvju, kas, manuprāt, ir būtiski saprast, ka tad tas risinājums strādā, ja DLP risinājums strādā. Protams, ka viņš strādā Microsoft 365 vidē, tad mūsu e-pasti, SharePoints un OneDrive un Teams ziņas. Būtiski, tāpēc, ka viņš strādā principā jebkuru fizisko iekārtu, jeb operētāju sistēmu. Tas var būt gan Windows, tā var būt arī Mac platforma. Un svarīgi ir, ka šos datus pat, ja mēs aizsūtam, teiksim, šifrētus, jeb no šo sensitivity labelu uz kādu trešo pusi, piemēram, klientam uz, Gmail vai ievietojam viņu, piemēram, šo te dokumentu Dropboxā vai kaut kur vēl citur, viņš tāpat strādā. Tad, principā, katru reizi, kad mēs varam vaļā šo dokumentu, tad tam cilvēkam ir jāautenticējās un viņš pārbauda, vai viņam joprojām ir vai nav piekļuve pie šī dokumenta. Un, ja viņam tā piekļuve ir noņemta, tad arī viņš nespēs viņu vienkārši atvērt, viņam parādīsies paziņojums, ka tā piekļuve ir beigusies. Un kas ir interesanti arī, tad tie uzņēmumi, kuriem joprojām ir arī sava infrastruktūra vai izmantot ne tikai SharePoint, bet arī, failu serveri vai kaut kādus citus risinājumus, tad arī iespējams to izmantot šajās platformās. Nu, šeit arī man pieminētie templēti, ieliku dažus arī ekrāna šāviņus, protams, Microsoft primāri rāda, kas tās, tos templētus, kas ir pieejami tur no Amerikas un tam līdzīgi, bet mēs redzam, ka mums, no finanšu puses, mums ir arī DORA, tur mums ir PCI DSS šie templēti, tad mēs varam veidot atkal šos te compliance pārskatus, kur mēs atbilstam, kur neatbilstam, un kas ir tās lietas, kas mums būtu jāievieš, lai atbilst vienai vai otram, kaut kādam šim te, frameworkam, jeb rāmim. Un, bet, protams, arī mēs varam veidot šīs pielāgotās politikas, kā es jau minēju, ka, piemēram, mums ir kaut kāds sensitivity labels, konfidenciāls, tad šādu informāciju mēs vienkārši aizliedzam sūtīt ārpus uzņēmuma, un to nevar darīt pat uzņēmuma vadība varbūt un tam līdzīgi, lai izvairītos no šīm datu noplūdēm, bet tad būtiski, ka mēs sākotnēji tad būsim izveidojuši šos es teicu jau sensitivity labels, lai pamatoties uz tiem, tad mēs varam veidot jau kaut kādas DLP politikas. Lūk, daži soļi tā apkopoši tos varbūt secinājums no tā, ko es šodien stāstīju, un varbūt papildināšu drusku ar lietām vēl, ko nestāstīju, bet tad noteikti pirmais un galvenais punkts ir, ka mēs sākam izmantot vai ieviest kādus šos te mākslīgā intelekta rīkus, ir noteikti jābūt šiem te iekšēji skaidriem noteikumiem un darbinieku apmācībām. Tie, kas to dara, varbūt jau regulāri ļoti labi, tad tas ir jāpapildina, un kuriem ir šī politika, tad viņas noteikti ir jāpapildina arī mākslīgā intelekta rīkiem, es teiktu pat ar tādu tiešām lielu uzsvaru. Mūsu, atkal teicu, pieredze viens ir to darīt reizi gadā, bet principā, ja mēs esam ieviesuši to onboarding procesā, tas ir vēl labāk, un kā mēs redzam, arī parādās daudz un dažādas šīs platformas, kurās mums pat nav jātērē varbūt cilvēku laiks, lai šīs apmācības veiktu, bet mēs varam iedot cilvēkiem, platformā, kur ir gatavi jau video vai kaut citi materiāli, kurus, izejot cauri, tad mēs arī redzam, kādu informāciju viņš iepazinies, arī redzam īsumā viņa testu rezultātus, varbūt kas ir tās vājās vietas konkrētajiem darbiniekiem, un iespējams, kad tajās ikgadējās apmācībās, tad par šīm te vājām vietām mums ir jāuzliek vēl lielāks uzsvars.
Atgādinu, ka mums ir pieejams arī Q&A sadaļa. Jūs droši varat likt arī savus jautājumus, kamēr es eju cauri šiem secinājumiem. Un ja būs kāds jautājums, tad noteikti var mēģināt arī atbildēt uz viņiem pēc šiem secinājumiem. Piekļuvas tiesības ir ļoti, ļoti svarīga sadaļa. Mēs runājam ceļš gan par Copilot, gan arī par citiem rīkiem. Ja, tad kādu informāciju mēs ļaujam šiem mākslīgā intelekta rīkiem izmantot, ja šajos te atbildēs piedāvāt mūsu šiem te darbiniekiem. Un jā, veidojam šo te saucamo whitelistu un noteikti veicam auditācijas pierakstus. Kas ir svarīgi īstenībā, Microsoft 365 jūs varat pēc noklusējuma jau, nevis pēc noklusējuma, bet jā, tad bez papildus licencēm ieslēgt šos auditācijas pierakstus. Vismaz 30, ja ne pat tagad izskat no galvas vai pat 60 dienas šī auditācijas pieraksti glabāsies Microsoft 365 vidē. Ja mēs runājam par NIS2, tad tas nav, protams, pietiekoši, tur ir jābūt ilgākam šim termiņam, bet ja mēs skatāmies par tādu, kā tagad jums nav jāatbilst tieši NIS2, bet noteikti ieteiktu mūsu stingrs ieteikums ir šos auditācijas pierakstus ieslēgt. Tas bieži vien, kā es teicu, ir vienīgais veids, kā mēs varam vispār izmeklēt, kas tad ir noticis vienā vai otrā incidentā vai gadījumā. Bet, tad varbūt pabeidzot, bet vislabākais scenārijs, protams, ja mums ir šīs te auditācijas pieraksta kāds risinājums, kas ir savienots, teiksim, ne tikai ar šo Microsoft 365 vidi, bet savienots, piemēram, arī ar mūsu, ja mums ir kaut kāda sava infrastruktūra, kaut kādas aplikācijas, trešo pušu aplikācijas ar mūsu tīkla informāciju, ja tā kā to bildi mēs jau redzam daudz plašāk un varam attiecīgi veikt, pieņemt labākus lēmumus. Identitātes un iekārtu pārvaldība, tā ir pamatlieta, kas būtu jādara visiem, arī tie, kas neizmanto mākslīgā intelekta rīkus, bet šajā gadījumā tas paliek vēl būtiskāk, ja tad mums ir kaut kāda konkrēta rīka, ko mēs dodam darbiniekiem, lai viņi viņus izmanto un arī attiecīgi viņi spēj šo informāciju, pieprasīt šo informāciju saistībā ar mūsu iekšējiem dokumentiem vai kādām procedūrām un tam līdzīgi. Atkal, kā es teicu, ja šis te Copilot rīks, piemēram, man ir pieejams arī mobilā telefona un neviens man mobilo telefonu, nepārvalda, ko es tur daru, un arī šo aplikāciju nepārvalda, tad principā šis ir ļoti viegls veids, kā kaut kādu sensitīvu informāciju uzņēmumā es varu iegūt un vai noglabāt atkal uz savu telefonu kaut kur vai kaut kādiem citiem trešo pušu glabāšanas rīkiem, kur mūsu IT nodaļē jau vairāk nav nekādas kontrolas vai pārvaldības. SharePoint whitelist. Tas ir noteikti liels uzsvars, ko es gribētu pateikt. Vispār šī SharePoint search pielāgošana. Ja iepriekš varbūt tā pieeja bija tāda, jo vairāk SharePoint ir atradījis, jo labāk, tad noteikti ar mākslīgā intelekta rīkiem mums ir jāpārdomā šī te meklēšanas šie te nosacījumi un politikas, tā kā jau iepriekš tā nav jauna funkcionalitāte, tā kā jau iepriekš tā ir bijusi pieejama, kā šobrīd teiktu, viņa ir palikusi vēl aktuālāk. Un, protams, šīs te grupas, ja mēs izmantojam Copilot, tad jāizmanto obligāti piekļuvas grupas. Un marķēšana un pretnoplūdes, datu pretnoplūdes risinājumi, DLP risinājumi, tad, kā mēs jau minējām, sākam varbūt ar pašu vienkāršāko, 2-3 līmeņiem ar šiem te sensitivity labeliem. Sākam arī ar to, ka iespējams mēs uzreiz neaizliedzam izsūtīt, bet paziņojam šiem cilvēkiem, ka šeit ir kaut kāda sensitīva informācija, personas informācija, un bieži vien jau cilvēki tā datu noplūda varbūt nav tiešām tāda tīša. Ir vienkārši kaut kāds biznesa process vai kaut kāda vajadzība uzņēmumā, kur tie dati ir, kur tiem datiem ir jādalās. Vienkārši mums ir jāinformē tas cilvēks, ka tie ir sensitīvi dati un ka viņam ir jāizmanto, piemēram, drošas datu apmaiņas veids, lai šādu informāciju dalītos.
Līdz ar to, bet, protams, ir noteikti mums arī kaut kāda ļoti sensitīva konfidenciāla informācija, kuru mēs noteikti nevēlamies, lai viņi iziet ārpus mūsu kontrolas. Ja, tā kā tur noteikti mēs varam uzstādīt arī, teiksim, reāls ierobežojums, ka šī informācija nevar pamest principā. Un arī, tad vēl viens scenārijs, ko es nepieminēju varbūt, bet arī kopējot datus uz šiem te ārējiem tā kā OSB šīm te atmiņām vai ārējiem cietiem diskiem, tas arī ir diezgan populārs veids. Protams, viens veids mums ir aizliegt šos te OSB pieslēgumus kā tādus, tad mēs nevaram vispār izmantot, teiksim, neautorizētas OSB atmiņas, tikai tās, kuras, teiksim, ir mūsu kaut kādā pārvaldībā, bet, otrs variants ir, ja tas tā ir vajadzība, tad otrs variants ir nevis aizliegt šīs iekārtas OSB atmiņas, bet tieši šifrēt šos datus, un pat, ja viņi nonāks uz šīs te OSB atmiņas uz ārējā cietā diska, un tam cilvēkam nebūs piekļūst pie šiem datiem, tad viņi būs šifrēti, tad attiecīgi, tāpat viņš neko daudz nevarēs izdarīt ar šo informāciju. Jā, atgādinu vēl par jautājumiem un droši viņus publicēt vai arī par savu pieredzi. No mūsu puses svarīgi, ka mēs turpināsim stāstu par mākslīgo intelektu un noteikti nav tā, ka, teiksim, Primhand ir pret mākslīgā intelekta izmantošanas noteikti nē, mēs esam tikai par un iedrošinām uzņēmumus to darīt, vienkārši daram to piesardzīgi, daram to pārdomāti, kā es jau minēju, sākam ar testa grupām, sakārtojam šīs te pamata drošības kontroles, izglītojam darbiniekus, apmācam viņus par šiem te arī riskiem. Kā es jau minēju, arī internetā pieejami daudz un dažādi šie te piemēri, kurus varam izmantot arī apmācībās, piemēram, kad mēs runājam par mākslīgā intelekta izmantošanu, tā kā, lai cilvēkiem rodās šis te, ne tikai, lai viņi redz ne tikai šo te labo pusi, varbūt jau šos te iegūmus, bet lai viņi operē ar šiem te datiem un ar šiem te rīkiem, viņi operē ar piesardzību un ar prātu, un nekopē to informāciju, neizmanto to informāciju, kuru nevajadzētu izmantot šajos mākslīgā intelekta rīkiem. Jo īpaši, kā es gribētu uzsvērt vēlreiz, jo īpaši, ja tie ir tie bezmaksas rīki, kuri nav mūsu, teiksim, IT kontrolē, un principā, jebkurš jau var aiziet reģistrēt DeepSeek kontu vai ChatGPT kontu, un, kā es jau minēju, pēc noklusējuma, visi šie dati, kurus mēs tur augšuplādējam, viņi tiek izmantoti šie te valodas modeļa uzlabošanai, un līdz ar to teikt, mums jau pazūd kontroli, viņi jau ir DeepSeek vai ChatGPT datubāzē, līdz ar to mums jau pazūd kontroli par šiem te datiem, par šo te informāciju. Tā kā bet liels paldies visiem tie, kas pieslēdzās. Šogad, ja nemaldos, mums būs vēl viens webinārs, kuram noteikti varat sekot līdzi. Ja jums ir jau konkrēti kādi varbūt gadījumi vai scenāriji, kur jūs vēlaties kādu konsultāciju varbūt saistībā ar mūsu pieredzi, kur mēs redzam, kā izmantot mākslīgā intelekta rīkus vai tieši saistībā no šīs drošības perspektīvas, noteikti sazinieties ar mums, un centīsimies jums noteikti palīdzēt. Citādāk, lai jums jaudīgas brīvdienas tuvojošās, un tiekamies atkal nākamajā pasākumā. Liels paldies un visu labu! Tā.